Mazais latvietis pasaulē jau 5. gadu pēc kārtas aicina latviešu bērnus no visas pasaules uz Latviešu centru Bērzaine Freiburgā, Glaznainās Švarcvaldes pakājē, lai koptu latviešu valodu un apgūtu latviskas zinības. Šis ir jau 2. gads, kad no Latvijas ieradušies jaunsardzes instruktori, lai līdztekus tradicionālajām nodarbēm palīdzētu apgūt vērtīgas praktiskas iemaņas. Patriotiska audzināšana un Latvijas drošība ir aktuāla tēma arī diasporā, tādēļ nometnes dalībnieki ar aizrautību ķērās klāt neierastajiem uzdevumiem. Jaunsardze ir interešu izglītības pulciņš Latvijā, kurā bērni no 10 gadu vecuma apgūst dažādas arī militāras iemaņas, kā piemēram šaušana ar ieroci, bet tā skaitā arī ikdienā noderīgas lietas, kā piemēram topogrāfija, orientēšanās, kā izdzīvot mežā, un pirmo palīdzību un daudz dažādas citas lietas. Aizsardzība ir ļoti svarīga tēma šajos laikos, un stāvot šeit pie pateicības akmens, kas ir tepatās pie Bērzainas viesunama, ir prieks, ka mūs ir atbraukuši ciemos jaunsargu instruktors no Latvijas, kas bērniem pastāsta, kas ir jaunsardze, kā sevi aizstāvēt, kā izdzīvot grūtajos brīžos, kā varbūt tās nomaskēties, ja nepieciešams. Ar teoriju vien ir par maz, ir vajadzīga arī prakse un laba fiziskā sagatavotība. Par spīti teju 40 grādu svelmei, nometnes dalībniekiem visai labi padevās arī sarežģīti uzdevumi. Bija tādi, kuriem, protams, sanāk labāk, kuriem sliktāk, bet visi bija ieinteresēti darboties. Un, neskatoties to, ka vecums pat ir mazāks nekā mēs strādājam jaunsardzē, bērniem tiešām patīk, interesē. Un žēl, ka viņiem Vācijā nekas tāds nav pieejams, jo tuvākais ir skautu vienības, bet tur tas militārais nav iekšā. Un viņiem nav šādas iespējas šeit neko tādu apgūt, tāpēc mēs viņiem cenšamies iedot kaut nedaudz šajās nedēļas nogalēs. Atpūsties no karstās saules varēja mūzikas nodarbībās un spēlēs. Katram bija jāizveido sava spēka zīme un jāuzraksta vēstule sev tuvam cilvēkam. Šī ir lieliski iespēja mūsu bērniem būt latviskā vidē šeit Vācijā, satikt arī citus latviešu bērnus un nedaudz apgūt gan kultūru, gan dziesmas un jau pavadīt laiku latviskā vidē. Kas jums vislabāk patīk? Mums patika labi pusdienas. Un es vairāk patika pusdienas. Tās ir spēkrievas. Šitā izšķirtināt, lai visi ir apmēram vienā. Mazais latvietis pasaulē no citām nometnēm atšķiras ar to, ka notiek vairākas nedēļas nogales pēc kārtas. Tādēļ mazie latvieši Bērzainē turpinās pulcēties gandrīz visu jūliju. Latviešu.com speciāli RTV.